gaidīju viņu biezu, siltu, tādu baigo. Atnāca krekliņš. Čau visiem, ar jums esmu Alise. Šodien es jums vēlējos parādīt savu internetu veikalu haul #2, kā jau es jums solīju. Es jums teicu, ka man nāk paciņi, un es jums teicu, ka es jums parādīšu arī šīs paciņas saturu. Šodien es jums rādīšu preces, ko es pasūtīju no 2 internetu veikaliem, bet neteikšu, ka preces ir mazāk, vienkārši internetu veikali ir tikai 2, nevis 4, bet jums vēlos pateikt savu viedokli, jums ieteikt kaut ko nopirkt, varbūt kaut ko nepirkt labāk, un es domāju, ka mēs varam ķerties pie lietas. Tas bija romve. Rombes es pasūtīju tikai 2 lietiņas. Pirmā no šīm lietiņām ir šī te. Tātad, kas tas ir? Tas ir tāds kā, es nemāku jums tagad īsti paskaidrot, bet viņš ir tā kā jaciņi. Šeit apakšā ir tādi ļoti skaisti forši rakstiņi, un te ir tādas, kā man pašai ļoti patīk. Noteikti, kad es šo vilkšu uz skolu kādās vēsās dienās, jo viņa ir izsilta. Viņa tā kā ir komfortabla, un viena lieta, kas man viņā nepatika, bija tāda, ka viņa atnāca un smaržo ļoti nepatīkami, tā varētu teikt. Bet es nezinu, kādēļ tas tā bija, bet dažām precēm tā ir, kad es viņu pasūtu. Un es uzreiz viņu ieliku mazgāties, tā kā tagad viņa izmazgājusies, smaržo pēc vērspulvera. Ar tā prece pilnīgi apmierināts esmu. Rombes ir bikses, jā, es izdomāju, kāpēc gan nepasūtīt džinsa bikses. Atnāca diezgan ok, es varētu teikt, ka diezgan labi. Viņas ir normāls kā džinsa bikses, un šeit, tur, kur ir ceļi, te ir tādi 2 caurumi ceļos, tā varētu teikt, nav labas, kvalitatīvas bikses, nekur nekas nav tāds, kas man varētu nepatikt, un tiešām labs pirkums, un man ļoti patīk viņas. Show me to a higher place. Take me to outer space. I want you to be my friend and make it to the world. Nākamais internetu veikals ir Drezgal. No šī internetu veikals pasūtīju tiešām diezgan ļoti daudz drēbes. Vēlējos teikt, ka šis veikals tiešām ir ļoti labs. Super, esmu ļoti apmierināta ar viņu. Sākšos ar apģērbiem, un es sākšu ar vēl vienām biksēm. Es pasūtīju vēl vienas džinsa bikses, tikai no šī interneta. Viņas izskatā arī ļoti skaistas. Viņas ir ar tiem caurumiem un tādas tā kā platas telbikses, tādas platas. Viss bija ok, tiešām. Tikai šeit arī ir pilnīgi tas, kas tajās biksēs nav izdūta cauruma šeit, jā. Es nesaprotu, kā var vispār pārdot tādas bikses, ja viņām nav tur cauruma, bet, labi. Šīs arī, man liekas, ir ļoti skaistas, un es viņas noteikti vilkšu uz skolu. Nākamā lieta, ko es jums vēlētos parādīt no apģērba, ir šī te lieta. Es jums tagad nemācēšu parādīt, kas tas ir, bet tā ir tāda kā jaciņa ar kapuci. Lūk, tad ir kapuce. Lūk, viņa ir tā kā tāda, te ir tāds plats, un tad te ir pie roku vietas tāds šaurs. Lieta, ko es vēlos pateikt par šo te jaciņu, ir tā, ka attēlā viņa izstījās ļoti tāda bieza, un man likās, to varēšu iet tur ārā baigi. Tāda ļoti bieza. Viņa ir krekla augumā, un es esmu vīlusies tajā, kā es gaidīju viņu biezu, siltu, tādu baigo. Atnāca krekliņš, bet tas nekas man patīk, man diezgan ļoti patīk. Be my friend and make it to the world. Don't sell me short on unconditional. I wanna love. Nākamā lieta, ko es pasūtīju, ir cepure. Jā, šī parasta cepure.
Es nezinu, kādēļ es to izdomāju izdarīt. Bija vairākas krāsas, var paši iečakot apakšā. Bija vairākas krāsas, bet tā jau it kā ir ok. Viņa ir normāla, kā vajadzētu būt. Man nākamais apģērba gabals ir krekls, un par šo es esmu tā kā ļoti vilsies sevī, jo man ļoti iepatikās šī lieta, un es viņu pasūtīju. Un es pasūtīju nejauši to no 2 kompānijām. No vienas no iepriekšējām kompānijām, kas man bija pagājušajā videoklipā, un arī no šīs te Drezgal. Aizmirsu, ka es jau biju pasūtījis no tās kompānijas šo kreklu, un pasūtīju šo kreklu arī no šīs kompānijas. Un esmu diezgan vīlusies sevī, jo, tātad, vienkārši šis te krekls, ko jūs jau esat gan jau redzējuši. Man viņš tā ne īpaši vienkārši parasts krekls, vienkārši. Nē, tas nav viss. Tagad mēs ķersimies pie lietām, tā kā priekšmetiem, ko es pasūtīju no Drezgal. Tas ir lūpu krāsas, 2 lūpu krāsas. Tur bija teikts, ka šis lūpu krāsas spīdēs tumšs. Un kad es izlasīju, ka viņas spīdēs tumsāts, man bija tā, tiešām, tas varētu būt forši. Un es pasūtīju vienu tādu sev un otru savai draudzenei, kādai varbūt tādu ošu uzdāvināju. Paciņā iepakojumā un otru jau attaisīju, jo šo es paturēju sev, šo es atdošu. Kā viņa nespīd tumsā, bet viņa ir ļoti, ļoti spilgta. Lūpkrāsas tāds es nekur neesmu redzējis tik spilgtas, redzat? Man liekas, ka tīri forši noderēs kaut kur Halloweenos. Jo tieši nā Halloween īstenībā es viņu varētu tā priek pēc uzkrāsot. Skaisti, vai ne? Nē, es jums saku, viņa ir tiešām ļoti spilgta. Tāda tu noteikti nepaliks nepamanīt ceļot pa ielu. Tā kā tātad nākamā lieta, ko es jums vēlos parādīt, ir kaklerote. Šīs visas bija vienā komplektā, un es parādīšu jums katru atsevišķu. Es ar parastu čaukerīti, kas ir parasts čaukers, un viņam te vienkārši vēl ir klāt tā tur un man patīk, vienkārši čaukers, un par cik man kā cilvēkam vienkārši piestāv čaukeri, man vismaz tā liekas, un man patīk tos nesāt, tad es domāju, šis būs kā mans favorīts. Šī ir vienkārši kā kaklerotiņa ar tādu kā saulītas zīmīti šeit lejās. Bet tā, normāli, es nezinu, vai es diezvēlēties viņu kādreiz kaut kur uzaušu, bet Nākamā kaklerotiņa, kas ir tā kā pēdējā no šī komplektiņa, ir šāda te kaklerotiņa ar tādu kā dimantiņu. Vienīgais, ko es varu pateikt par šo, ir tas, ka viņa bildē izties rūpīgāka. Tāda tiešām tā kā īsts dimants. Es teiktu, ka viņa ir tik nekvalitīva. Tas bija viss no tā komplektiņa. Tikai pēdējā lieta, ko es jums vēlētos parādīt, ir ūtiņas aciņa, principā. Viņas ir diezgan daudz, tiešām padaudz, bet viņas maksā diezgan lēti. Principā, viņas ir labas kvalitātes, cik labas kvalitātes, viņas ir ok. Šī tādu otiņu, bet visā čupā ir vismaz vēl kādas 4 tādas pašas otiņas pilnīgi. Tas bija arī viss, ko es pasūtīju no šīm abām kompānijām, un es ceru, ka jums visas šīs lietas tiešām patika. Un, ja jūs vēlaties ar kādu nopirkt, vēlreiz saku linku apakšā. Ja jums patīk šis videoklips, būtu ļoti pateicīgi, ja jūs nospiestu like viņam. Un lūdzu, nospiediet man arī subscribe apakšā. Neaizmirstat, man tas tiešām nozīmē daudz. Un ar tās vienas subscribe podziņas nospiešanas jūs man padarīsiet tāds priecīgāku, atraktīvāku un jūs mani motivēsiet darīt kaut ko uz priekšu. Tā kā tas laikam būtu arī viss, un tad čau līdz nākamajam videoklipam.